Halo, sveiki! Šeit Jarāns. Mikrofons čeks. Labdien visiem. Te MC podcasts atgriezies pēc ilgāka pārtraukuma. Jā. Tā jūsu divi iemīļotākie viesi, ka kādam ienīstākie, kādam iemīļotākie, bet tas tā. Šodien parunāsim par mūsu nākamo leģendu Mēstējs, bet tas būs otrajā daļā. Tikmēr mēs atbildēsim uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem AskFM mājaslapā Slipsvītra MC kaste. Tad ķeramies uzreiz klāt, jā? Ķeramies. Kad iznāks pirmais jautājums? Kad iznāks jūsu gaidāmā relīze un vai būs kāds videoklips? Runa ir par prikolu pēc IP, cik es saprotu, vai par reputāciju. Ja runa ir par reputāciju... Mēs neesam teikuši, ka... viņš nebūs, bet mums bija tāds posms ilgāks, mēs tagad pieķersimies klāt IP vienam prikolu pēc, laikam, visticamāk. Jā, bet tas būs pēc tāda laika nopietnāk pieķersimies, ka savus mēs uztaisīsim. Jā, savus, jā. Kad Maķis savam mixtapeam ies finiša taisnē un es albumam iešu, finiša taisnē apmēram tā kaut kā. Runājot par videoklipu, varbūt tās kādreiz nākotnē ir jau doma uztaisīt, bet mums tie materiāli stāvokļi arī ir tādi. Jā, kādi ir, nevaram pēdām atļauties, bet varbūt. Nākamais jautājums. Kā jūs cīnaties pret heiteriem? Mēs cīnamies ar zobeniem un pistolēm un šaujam visus nost un duram. Svēg, jā. Nē, ja godīgi. Kā mēs cīnāmies? Kā tu cīnies pret heiteriem? Kā es vispār ignorēju, ko viņi uzraksta, es izlasu un aizmirstu jau tajā pašā sekundē. Tā kā man viņi netraucē. Es paraudu, tad aizēju pagreiz vēns. Labi, es nezinu, es nevaru runāt noviem par šo tēmu, jo, kaut cik daudz par maniem runās sūdu un kas man pohuj. Es nesaprotu tikai vienu, kāpēc vienmēr ir jārunā par heiteriem, kāpēc viņi tik izplatīti. Heiteri ir heiteri, viņi vienmēr heiteriem vai ir tā, kad viņiem, kā teica, heiteri ir tādi, kad viņiem, viņi redz kaut ko viņi nevar izdarīt, un viņiem noskauž uzreiz. Piemēram, kāpēc bagāti cilvēki, kāpēc cilvēki, kuriem viss ir, viņi neheito? Kāpēc Kendriks neheito? Kāpēc, es nezinu, Ancis Skutels kaut vai tie neheito? Kāpēc? Jo viņiem nevajag to darīt. Heito tie, kuriem vienkārši ir kaut kādas problēmas savas, un viņi grib izlikt tās citur. Viņi vienkārši netiek tālāk par savu datorkrēslu, un tas ir arī viss. Tādēļ tā. Šis jautājums ir man. Protams. Jarān, nesen lasīju vienā... Es tagad izlasīšu, kā man uzrakstīja jautājumu. Jarān, nesen lasīju vienā MC rakstītu kritiku, ka esi Latvijā labākais bītu bojātājs. Manuprāt, šis MCs zina, ko runā, jo LV ir atzīts, ko tu par to vari teikt. Izņemot kādu stulbu atrunu, ka, lai viņi saka, ko grib, es daru to priekš tevis un labi, jebkā tev tur patikt atbildēt. Pirmkārtām, rakstīt bišķi pārlas, kad raksts jautājums, bet tas normāli. Runa ir laikam par Edžonu. Ja es esmu labākais beat bojātais, lai viņš tā domā. Es neizdomāju tēt atrunu, kad man ir viena alga. Edžons dara savu, es daru savu, jo viņš uzskata, ka tas beat bojātais labākais, lai viņš tā uzskata. Man tas viena alga. Es nesaprotu, kāpēc MCiem ir, kvalitatīvām MCiem ir jādisojas muguras vēl viens kvalitatīvs MCs, un jāklausās baumas, un pēc tam pēc baumām kaut ko tur runāt pa otru MC, es domāju, tas ir pilnīgi aplam. Lai viņš tā dara. Bet, ja viņam tā liekas, lai viņam tā liekas, viņš dara savu, es nesaprotu, nahu ir, jālēn citur. Kāpēc? Es nesaprotu, okei, tas pats kaut es salīdzināšu atkal Kendriku. Viņš nesaka citam MCiem, kraču, nezinu, J. Cole, tas huņa, vai viņam nepatīk. Ja viņam arī nepatīk, viņš to nesaka, jo viņiem nevajag strīdēties. Nahujam ir kaut kas jābīfo, es nesaprotu. Laika Latvijā ir tik izplatīta lieta, kaut ko dirsties vienam ar otru. Latvijā ir izplatīta lieta, tāpēc, kad visi klausās kaut kādu vienu žanru hip-hopā, pieķerās pie kaut kādiem vieniem konkrētiem izpildītājiem, un no nākamajiem jauniem izpildītājiem, kas nāk. Ja viņam kaut kas nepatīk, tad viņi tev heitos, un viņi grib no jauniem izpildītājiem kaut ko labāku, tā kā
zini, bez mazāja. Drīzāk Katram jaunam izpildītājam būtu jābūt pa Eminem, tā kā es nesaprotu, priekš kam. Vai arī nevis tas, ka tu saki jābūt labākam, es uzskatu, tu teici, ka, izpildītājs vai ne, viņi pieķerās pie izpildītāja, pieņemsim, nezinu, vienalga skuteļu, vai, nezinu, Elijot vienalga. Nē, es nepārmetu, es vienkārši viņi iet tikai vienā kastē. Un es saku, piemēram, jaunajiem MC-iem, viņiem nevis, lai viņam ir jābūt labākam, bet viņam ir jāskan tāpat kā skutelim, jāskan tāpat kā Elijotam. Ja viņš neskan tā, tad viņš ir sūds. Un to ļoti labi mēs varam pārbaudīt kaut kādās pašās HH radio mājaslapās, kā ir bijis. Tā kā tā, vēlreiz, ja Edžons tā domā, lai viņš tā domā. Bet, tik un tā, paldies par jautājumu. Paldies par jautājumu. Es ceru, es tev atbildēju, kā tu gribēji, un es neizdomāju kaut kādu atrunu stulbu, kā tev liekas. Bet, nākamreiz, ja raksti jautājumu, lūdzu pārlasi, kad raksti. Nākamais jautājums. Kurš ir perspektīvākais jaunais Latvijas repers? Labs jautājums, nezinu. Mans atbild nedabūs šo jautājumu. Tāpēc, ka pirmkārt ir daudz jaunie latviešu reperi, bet viņi sakrīt tādā vienā čupā, kad ir grūti pateikt, kurš būs tas perspektīvākais. Jā, es nezinu, ja iet runa, tad varbūt tas pats Masts. Viņš tik tā vēl skaitās kā jauns. Es tieši to pašu gribēju teikt, Mastu. Jā, Masts. Kaut vai es nezinu, tas pats kripto pret mani disu pateicis, es uzskatu, viņš normāli repo, man nav pretenzija par to, kā viņš repo paklausījies dziesmu vienalga. Kaut vai viņš man diso, man pohuj, tad nav starpības. Bet normāls repers. Man nepatīk arī cilvēkiem tas, kad cilvēki, zin kā, nodiso viņu, un tad viņš jebkuru dziesmu kaut uzraksta, ir, uzreiz, sūdz kaut vai. Normāli, ir dziesmas, ok. Dziesmas, kas man patīk, kripto dziesmas, kas nepatīk. Man, piemēram, nepatīk viņam albums ar Vjeru, tur man tāds, man nepārāk, ne manai gaumei. Bet ir dziesmas, kuras ir, ka jā, bet, Masts visticamāk, man tāds arī liekas visperspektīvākais jaunais latviešu repers. Tā kā tā. Vēl Barons, tas ir normāls. Cik es zinu, viņš ok ar viņam tā. Jā, es esmu dzirdējis, viņš man tepat rajonā dzīvo, šādauds viņam, viņš arī klausās mūsu podcastu, nesen viņu arī satiku. Tā kā viņš arī dara normāli, viņam ir tāds savs stils. Tad kaut ko jau mēģina darīt, puisis. Labi. Tā. Nākamais jautājums. Kā tu salīdzinās, kā mēs salīdzināsim jauno repa skolu un tā saucamo old school? Kas ir mainījies? Kam tu pats dot priekšroku? Kurš pirmais atbildēs? Labi, es varu atbildēt. Es uzskatu, jaunā repa skolai nav nevainas. Ir daudz labi izpildītāji, kas ir šeit. Atskaitot to, kas notiek mūzikas industrijā, ir, protams, daudz sūdi, daudz kas man nepatīk, bet ir daudz labi izpildītāji, kā Hopsins, kā Kendricks, kā J. Coles, kā, nezinu, kas vēl, Schoolboys Q, AB Souls, visi TDA, Black Hippie, tie visi, Slaughterhouse, labi, nav jauni, bet, tā, jaunā skolā. Skaitās, jā. Es vēl nezinu, dafigā undergroundiem ir daudz arī izpildītāji. Nav nevainas, normāli, ja tu parocies tad tu spēji atrast tādus čaļus, kas močī kaut vai tāpat kā Zeltērā un pat daudz jaunu stili un interesanti man pašam klausīties, nav nevainas. Un kas ir mainījies? Mainījies varbūt, protams, ir bītu ziņa, bītus agrāk, bīti ir daudz labāk progresējuši nekā old schoolā, tas ir noteikti. Dažādākas skaņas. Kas saka, eksperimentē beatmakeri. Un nezinu, tie paši stāsti. Agrāk daudz rakstīja par dragdīlošanu, par to. Tas bija vienkārši tas aktīvākais. Jā, tas bija tas aktīvākais, kas notika. Tagad ir par visu, ko runā. Par J. Coles, par šo abortu. Nezinu, vēl citi izpildītāji. Es, piemēram, redzu, storytellings ir daudz lielāks palicis. Tā kā tā. Un kā mēs dodu priekšroku, es dodu priekšroku jaunai rap skolai. Man patīk old schools, sirdī patīk ļoti. Bet es vienkārši klausos vairāk jauno rap skolu, jo es nezinu, vienkārši kaut kā vairāk pavalku tas. Un tas, kad es vienkārši nesajūtu vecajā rapā to, kas ir jaunajā, piemēram, vairāk sev. Piemēram, es vairāk varu salīdzināt ar sevi to, ko jaunie izpildītāji runā. Piemēram, Kendricks par tām tēmām, ko viņš runā, vai J. Coles, vai, nezinu, AB Souls. Viņi vairāk, manu sirdī aizskar un to, ko es varu ikdienā sastapt. Tā old schoolā es tā nejūtu tik ļoti. Tā kā tā, labi, tev kārt. Nē, tu jau visu pareizi pateici, bet es ņemu abus divus
skolas, gan veco, gan jauno. Es dodu abām divām priekšroku. Man tur nav dots jautājums, ka man jāizvēlas obligāti viena, tā kā es ņemu abas divas. Un ir tā, ka es šeit tad klausos veco skolu pēc savu noskaņojumu un klausos, piemēram, jauno skolu arī pēc savu noskaņojumu, kad es gribu. Un vienkārši vēl arī nepateicu to, kas ir mainījies no vecās skolas jaunā skolā, tas, ka liriski ir daudz izpildītāji, kas ir ļoti liriskāki, vairāk ar divvārdinēm strādā, vairāk izpildītāji. Tas pats Joey's Badass, jā. Tas pats Kendricks Lamārs, kuriem viņam vispār tie flowi tur viņš kā switcho maina. Protams. Tā kā tādā ziņā arī tas viss ir mainījies, bet es dodu abiem diviem priekšroku, man patīk abi divi. Un sirdī, kas tuvāks, arī došu vien, ka tā jaunā skola pagaidām, jo, es arī nevaru visu laiku, piemēram, klausīties Tupaku un klausīties, kā tur, zini, gan, pau, zini, mēs neesam dzimuši tajā laikā. Labi, mēs esam dzimuši, bet mēs neesam dzimuši. Neesam uzauguši, prāts vēl nebija tāds, lai fiškas pieķert un tādas lietas. Tieši tā, paldies par jautājumu, bija diezgan labs jautājums. Paldies. Kā tu redzi LV hip-hop scēnu pēc 10 gadiem? Šoreiz tu pirmais sāc. Es nezinu, vairāk var attīstīties tā scēna, kāda ir tagad, es uzskatu, jo tam līmenim nekad nav, kā lai saka, robežas. Līmenis var attīstīties, augt un augt. Tas ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem, kas tādā scēnā ir un kas apkārt, cik cilvēki grib attīstīt to hip-hop scēnu. Un tagad šobrīd, man liekas, ka hip-hops, ar katru dienu, attīstās. Varbūt viņš tagad dažkārt ir tā, ka viņš mazliet ir klusāks palicis, tad atkal skaļāks, bet es domāju, ka pēc 10 gadiem es redzu tāpat kā ir tagad, ja ne pat labāk. Es uzskatu, ka LV hip-hops, zin kā, bija tas posms Gustavo Ozols, kad viņš bija populārs vai ne, tad viņš nogrima. Un es jūtu, ka viņš atkal sāk augt tajā pašā virzienā. Kad atkal sāk palikt populārāk, atzītāk, piemēram, tas pats internetā, TV-netā, tur liek vairāk izpildītājs hip-hop. Piemēram, es redzu, ka varbūt hip-hop scēna beatu ziņā ļoti strauji sāks vēl vairāk progresēt, jo tagad tas pats Dirty Deal audio, visi beatmakeri shoutouts viņiem, tādēļ tā, bet lieta ir tas, ka MC ziņā, es domāju, arī augs vairāk, un es domāju, varbūt pat atkal LV hip-hop saucamā, ja es varu tā nosaukt par mazo industriju, izaugs tajā līmenī, kas bija tad, kad bija Gustavo un Ozols. Bet repas tehniku ziņā, es nezinu, nosacīt, var jau, protams, kaut kā augt un tā, bet es nezinu, es gaidu varbūt vairāk kaut kādas, kad vairāk varbūt liriskāki paliks cilvēki, varbūt, es nezinu, es nemāku pateikt, kā būs tehniskā ziņā, bet ja tādā perspektīvā es tā domāju. Kaspars Zariņš uzdod jautājumu nākamo, gaidam albumu. Paldies, Kaspar Zariņš, par jautājumu, un arī iepriekšējiem cilvēkiem paldies par jautājumu. Gaidam albumu, laikam ir runa par manu pāri okeānam. Albums būs, es neteikšu datumu, kad viņš būs, bet viņš būs. Viņš bremzē kā bremz, viņš neraksta, viņš nāk un raksta man visu laiku featus, tā kā es šaubos, ja tas sagaidīs to albumu. Nē, viņš būs, es strādāju pie viņa. Tagad tā aktīvāk, es atzīstu, es bišķīt biju nolaidis rociņas, bišķīt izklaidējos, kā saka, bet tagad nopietnāk strādāšu albumam, un albums būs, es domāju, bet viņš būs rudenī tik nākamajā kaut kur tā, es domāju, visticamāk, jā. Bet būs laba, man. Būs labi, strādājam, interesanti būs, un būs noteikti visādi kaut kādi vidļiki un tādas lietas, lai jums ir interesantāk, tā kā jā, es pats gaidu, kad es izdošu savu albumu otro, jo šis albums man, ja godīgi, būs bišķi daudz, ne bišķi, pat daudz tuvāks un daudz personīgāks nekā bija ar Hellary. Tā kā tā. Nākamais jautājums. Jūs esat labākie, kā lai saka, biedri vai kā? Labs jautājums. Ir tā, ka mums katram ir savs labākais draugs. Bet savā starpā mēs esam vieni no labākajiem par spīti tiem strīdiem vai par spīti kaut kādām tām nesaprašanām, bet tas jau pieder pie lietas. Parasti, zin kā, tie, kas strādā kopā, parasti ir kaut kāda strīda. Kaut kāda strīda, jā, bet mūzikā mēs esam, manuprāt, labākie. Jā. No manas perspektīvas, no manas puses, tad, arī mums katram jāsav labākie draugi, bet nav tā, ka mēs varam parunāt par jebko, par jebkādām lietām, pasmieties, nopietnas lietas izrunāt, bet
neesam mēs labākie draugi, bet mēs esam Draugi mēs esam, bet mēs esam ļoti tuvu biedri, un jā, viņš man ir tuvākais biedrs, viņus vairāk Kas? Jā, mēs esam fēmi. Pareizi. No malas mums skatītājs. Jā, no malas skatītājs mums ir bet, šodien. es zinu, kāpēc tāds jautājums vispār rodas, jo no malas vienmēr tikai dzird pa mums abiem diviem, tā kā Jārāns un Maķis, un Jārāns kāds kaut ko ietvīto, zin kā, un tā, bet, tā viņš ir, tā ir, mēs strādājam. Strādājam kopā studija ir, jā, un mums patīk otra, kā saka, vienam otram patīk daļradi, viņam patīk man daļradi, man patīk Maķi daļradi. Mēs vienkārši rakstam un izbaudam šo laiku, kamēr mēs šeit esam vēl. Tā kā tā. Nākamais jautājums tev, Maķi. Maķi, patīk tavs stils pēdējā dziesma Epicentrs Afigēna, labi, spēcīgs es paliks. Spēcīgs, jā, tā kā Švarcneggers. Tā labi, nē, paldies, man pašam patīk. Ieliku viņu netīšām netā, gribēju paklausīties, ko cilvēki domā vispār. Es viņu uzrakstīju tekstu tā pa kādas 2 stundas, un es ierakstīju tajā pašā dienā, un apstrādāju tajā pašā dienā, tā kā es viņu iemetu internetā. Es saku, jā, es viņam vēl ietvītoju, tad, kad dziesma ir daudz savādāk nekā Maķim stils, es pats biju tāds, cipa, what the fuck, bet dziesma ir laba, man arī viņa patīk, un starp citu jautājums, tu tādu stilu domā ieturēt tagad biežāk, vai tas ir tāds vienkārši eksperimentiņš? Es uz to sliecos, kad es pirmo reizi iemetu internetā, tas bija tāds eksperiments un tā, bet es pēc tam sapratu, ka varbūt tā rakstīt, un tā dziesmā es kaut kā bišķīt izkāp ārā no tā kastes. Es uzskatu, labi dziesma. Jā, man paldies par jautājumu, interesanti, kas man to jautāja, varētu atbildēt. Varbūt kāda maziņā. Varbūt. Labi, tā nākamais jautājums. Es atvainojos par lambādiem, jau sākumā dabaļē neņem Jārāna heiters galvā, ignorē viņus. Jums ir labs raidījums, vēl pie kaut kā jāpiestrādā, bet ir forši klausīties. Pirmkārtām, paldies par jautājumu, un jā, es neņemu galvā, viss kārtībā, nav tā, ka raudu par to. Dažreiz ir, protams, kad izbasīja, kad cilvēki neko citu negrib darīt, kā tikai uzdirst kaut ko, un tā, protams, tas nav patīkami, bet viss kārtībā, dienas beigās ir. Jā. Man ir viss, kas ir, man ir blakā Maķis, biedrs, man ir draudzene skaista, man ir ģimene, man ir viss, ko es varu vēlēties. Tā kā tā. Tā kā jā, paldies, un ja tev patīk klausīties, cik saprotu arī pēc tavu jautājumu, tad turpini klausīties, mēs nekur nepazudīsim. Jā. Jo esam dzirdējuši arī, ka mums ir teikuši, ka mēs jau pēc kādiem 3 podkastiem pazudīsim, bet mēs esam tepat tās uz vietas, neesam nekur pazuduši. Viss ir kārtībā. Protams, jāpiestrādā arī pie kaut kā ir, bet tas viss ar laiku. Jā. Mēs mācāmies. Bet tā kāda podkasta, manuprāt, ir labāk. Jā, tā kā tā. Tā. Jārān, kurš būs tas cilvēks, ar kur tu spēlētu basketbolu, vienalga pret ko vienmēr, vienalga kad un kur? Neinteresants jautājums. Man liekas, tas ir kāds no komandas kaut ko ietvītojis, Mošs Kristaps vai es nezinu. Ar kuru es spēlētu basketbolu, vienalga pret ko, vienmēr, vienalga pret ko. Tas sanāk, pret ko es gribētu spēlēt, vienalga. Labi, labi. Nē, redzi, tur ir Jārāns, kurš būtu tas cilvēks, ar kuru tu spēlētu basketbolu, vienalga pret ko, vienmēr vēl viens cilvēks. Ar komandā, ar kuru? Es neatteiktos pret Maķi spēlēt, protams. Tas tā, visreālākais. Man patīk ar Maķi spēlēt, man patīk arī ar Zvaigznīti Edžu spēlēt, šādauts viņam. Bet Maķis patīk saspēlēties, un viņš labi met, un ja vajag klačā iemest, viņš iemet. Bet, ja tā sapņaini, tad... Reģijs Millers un Alans Iversons. Ir divi, ar ko es labprāt gribētu spēlēt. Vienalga pret ko, vienmēr, vienalga kad un kur. Reģijs dēļ tā, kad es zinātu, ja mums ir... Minus deficīts, minus 9 vai kaut kur. Jā, tad Reģijs salikt trojkas un būtu čotka. Un aizsardzībā aizviltos uz kārtībā. Un Alans Iversons tādēļ, kad es zinātu, ja kādam vajadzētu uztaisīt enkelīti, tad iedod Iversonam piespēlīt, un enkelītis ir. Un iemet peintā. Iemet peintā, jā. Tā kā tā. Vai tu vari atbildēt īsumā arī uz šo jautājumu? Kaut kā viņš ir uzdots man, bet es interesanti zinātu. Ar ko es spēlētu vienmēr, vienalga pret ko, kad un kur? Tie būtu kaut kādi 3 cilvēki. Pirmais būtu, es domāju, Kristaps Jauntēvs. Mēs viņu spēlētu. Vienalga pret ko es zinu, mēs rajonā par spēlēm.
Labi, tie būs 4 cilvēki. Es vienkārši nevaru pateikt vienu konkrētu. Labi, tas bija Kristaps Jauntāvs, tas no manas komandas. Tad otrais tas būtu Jānis Leimans, jo ar viņu mēs labi saspēlējamies. Ja mēs spēlējam tā kā vienā komandā, esam daudz arī paņēmuši. Nu, pareizi nespēlējuši tā. Tad ir Viesturs Rozentāls arī no komandas. Viņu man vispār ir ļoti labi, ka mēs esam kopā spēlējam. Un ar Jārānu mēs spēlētu. Es spēlētu personīgi pret kaut ko, jo es zinu, mēs pagājušā vasarā vēl spēlējām un visu salikām, lai gan mēs varbūt izstījāmies uz to pretinieku fona tādi nabadzīgāki, bet sanāca pavisam savādāk. Tā kā es arī ņemtu Jārānu. No NBA kādu vai kādu, nu, tādu sapņēnāku. Sapņēnāk. No Kobijas, jā. No Kobijas, jā. Kobijas. Nu labi, varbūt Tracy's McGrady's arī savā primā, bet runājot, nu, Kobe, tas mans mīļākais spēlētājs, pats to zina. Jā, zinu. Tā kā tā, bet, nu, paldies par jautājumu. Man interesē, kas to pajautāja, kas to jautājumu uzjautāja, lūdzu ierakstiet, es aiziet tajā pašā ēskā vai kā, es gribu zināt, mošs pazīst. Un jūs droši varat uzdot vēl jautājumus, es tagad norefrešošu mājaslapu, varbūt vēl kāds jautājums, kamēr ir, nē, jautājumu vairs nav. Tad labi, tad jūs uzdodat noteikti jautājums vēl, Ask FM, slīpsvītra, MC kaste, MC un K ar lieliem burtiem un Aste ar mazajiem. Tik sarežģīts, vispār neko nesaprastu, ko viņš tikko pateica, bet labi, pirmā daļa beigusies. Paldies jums par jautājumiem. Paldies bija tiešām. Interesanti, bija daži labi, bija daži, protams, tādi. Ne tik labi, bet nu, nekas mēs atbildējam. Vienmēr patīkam. Jā, tā kā tā. Tad mēs tagad uzliekam mūsu leģendas dziesmu, un tad runāsim par leģendu. Mēs teis. Aiziet. Yeah, 1, 2. Acknowledge the rap. I don't know what you cats was thinking. Pay homage, respect. Must have been crazy. Or step up on stage at CMJ, mention my name. I hear these cats, but I ain't listening. A little faint dissing, a little scratch, a little paint missing. But I still gleam and glisten, hot like a stream of pissing. I'm about to have your whole team wishing that you never got this shit started. You about to be dearly departed. You gotta be nearly retarded to let me hear my name mentioned. Trying to gain attention, now I'm running through this game lynching. And I heard a few cats trying to take shots on the low. These XFL rappers trying to fuck with a real pro. One thing, who named y'all the high and the mighty? To me, y'all just sound like a couple of high whiteys. And you had to be on mad coke and ecstasy to think for a second you could stand next to me. Look, don't ever again mention my name in your freestyles, or I'll cut off your transmission faster than Lee Miles. And I heard your album. This must be something you knew at, cause I'd rather hear a Lil Wayne, Lil Zane duet. My cell phone stay ringing like a slap in the ear. So I hope y'all don't plan on making rap a career. Cause ever since Hev was in Vernon, I've been burning. Next year, y'all be up at Raucous, interning. And I should've let it known what your government names are, to make sure you take it personal like Gangstar, motherfuckers. Yeah. And that go for any of you other so-called rap cats in the game. And believe me, I ain't forget about him. Nah. Nope. Just you wait. Yo. Yeah, I heard of the boogeyman when I was a youth. Scary. Then I found out that he was as fake as a tooth fairy. Since my last mission, this nigga been ass kissing. I took a minute. I gave your single a fast listen. Tell me this, and no pot to pissin', how you dissin'? Your group home's about to be reporting you missing. And I don't know what was worse, the track or the verse. I'ma get to your producer, but I'm smacking you first. See, I couldn't even find one nigga that heard of you. I did find a few cats that wanted to murder you, but I told them chill. I let them know you was my son, and I promise I can pay and support till you 21. Consider me the clothes on your back and a warm meal. Who knows, this just might get you a deal. And the day your album go on sale for the first hour, just remember like Nas, nigga, I gave you power. I figured I'd give you some help, cause you need lots. I make your producer change his name to Speed Knots. Tell him I said fuck him for doing the tracks. Matter of fact, fuck Fat Beats for doing the wax. I'ma dish you via email and then through a fax. I'ma dish you by two-way, I ain't gon' never relax. I'ma dish you over fast, slow track or no track. If your shit wasn't so whack, I dish you to your track. You that little fish that I catch and I throw back. And by the way, get 50 Cent his flow back. You that cat in the club to get hit with a bottle. Fucking with me, you better off trying to hit lotto. And don't answer back, this is hard shit to follow. And you can't spit, nigga, so you obviously must swallow, motherfucker. Pay homage, respect.
man. Booger man, what's wrong? I figure out of everybody, you know better. Man, you sound like a fan and everything. But man, you know you was dancing, singing my shit back in the day. Try to front on me. You should know the student can't fuck with the teacher. I tell you what, after this fat beat shit dry up for you, and all this hype I gave you way off, come see me, I'll make you my hype man. And work on some steps, cause I'm gonna make you my dancer too. And as far as battling goes, come on man, I can't earn no stripes battling you. Tell you what, get at me after you sell like one record, and I'll break that ass, nigga. Ever front on me, nigga. Bitch ass nigga. Yo, tas bija Master Ace, A Knowledge. Dis Boogeymanam. Viens no pazīstamākajiem disiem, kāds vispār ir, viens no labākajiem, un tā ir personīgi šī izpildītāja viena no labākām dziesmām. Jā, Boogeyman. Žēl, ka trāpījies uz tādu dziesmu, bet nu labi. Tas tā. Nu tad parunājam par Master Ace. Maķi, kas ir Master Ace? Īstā vārdā Duvals Clears, dzimis 4. decembrī 66. gadā. Jā. Un nācis ir, kā jau daudzi populāri reperi no Bruklinas, Ņujorkas, maza ciemata Brownsvilles. Es īsti nezinu, kas tāds ir, kā viņš izstāsta, bet viņš nāk no turienes, un, protams, ir jau 100 reizes dzirdēt, ka daudzi kvalitatīvi reperi, populāri reperi tieši nāk no tās Ņujorkas. Jā, un no Brownsvilles nāk arī Šāns Prais. Tā kā tā. Nu ko, sāksim tad par Master Ace biogrāfiju. Parunāsim bišķīt par viņu daļradi. Viss aizsākās 88. Gadā, jā. Viņš pabeidza universitāti, Rhode Island. Jā, Rhode Island. Satika Marley Malu, tas pats tāpat kā Rakims, starp citu, otro podcasts ir otrais, bet pirmā leģenda bija Rakims, par ko mēs runājām, un Marleys Mals bija viņa istabas biedrs. Viņi satikās 1987. gadā, un jā, un tad viņš pie viņa laikam arī rakstījās, cik es saprotu, un agrāk viņam bija cits laikam niks, cik es saprotu, ja es pareizi saprotu, Master Lazy vai Lazy, es nezinu, kā izrunāt to vārdu, bet, jā, viņš izdeva, laikam, dziesmu The Symphony, cik es saprotu, kopā ar Juice Crew members, viņš bija tādā, tā kā, sabiedrībā ar tādiem arī skaļiem vārdiem, diezgan hip-hop, kā saka, kultūrā, Craig G, Kool G Rap un Big Daddy Kane, divi skaļākie vārdi, cik visticamāk ir Kool G Rap un Big Daddy Kane, bet Craig G arī ir zināms vārds, vismaz man. Un tādēļ, jā, ļoti labā grupā trāpījās Master Ace sākumā jau. Un viņi, laikam, cik es saprotu, izlaid vai nu to dziesmu vai kā uz Marija Mārla albumā In Control. Jā. Un vēl tajā albumā bija divas citas Master Ace dziesmas. Keep Your Eyes on the Prize un Simon Says. 1989. gadā tas notika. Kad viņš izlaida savu pirmo solo singlu. Jā, kas saucās Together Be With Letter to the Better, laikam tā, cik es saprotu. Un viņa debijas albums Take a Look Around tika izdots arī caur Marley Mala Cold Chilling label. 1990. gadā producēja Marleys Mals un DJs Mr. C. Jūs tādu vispār nezinu. Tādas nezinu, bet, nu, mēs pasakam. Tie laikam ir tie divi. Jā, un viņš bija tādi divi, kā saka, singli labākie, bet, nu, nebija īpaši arī baigi skaļie, bet, nu, tādi, kas bija bišķīt skaļi. Music Man un Me and the Biz. Tā kā tā. Nu, tālāk mēs starp citu, tika uzskatīts arī par diezgan enerģētiku MC-ju. Tieši tajā aizsākumā, pirmajos gados, viņš bija ļoti enerģētisks. Enerģētisks, jā. Un viņš bija diezgan, kā saka, rebels tāds, diezgan, kā saka, runāja par policiju daudz sliktu un par... Nu, pa visām lietām, kas viņam neapmierina. Jā, viņš to pateica. Un tas arī es uzskatu, ka jā.
Un 1993. gadā viņš bišķīt nogāja uz komerciālo pusi. Ne ļoti, kas tajā laikā varēja būt komerciāls, bet, un izdeva albumu Slaughterhouse. Tādēļ viņš centās vairāk, cik es sapratu, uz gangsta rap pusi iet. Un šis albums bija, cik saprotu, komerciāli veiksmīgs. Bija daudz dziesmas no šī albuma, kuras izcēlās. Tas pats title tracks Slaughterhouse, Saturday Night Live, Style Wars, G-Pass, Nigga, N-Word. G-Pass, Nigga esmu dzirdējis. Jā. Tādēļ viņš bija 2003. vietā Billboardu top 100. Tādēļ ļoti apsveicami tas ir. Un viņš turpināja tajā pašā gadā sadarboties ar Crooklyn Dodgers, kas tika, cik es saprotu, saveidot kopā. Izdeva Spike Lee, gribēja izdot filmu Crooklyn ar MCM Special Ed, Buckshot, kas ir diezgan zināms teikt vēl, un Black Moon. Un viņi, cik es sapratu, izdeva to Crooklyn dziesmu, kas skaitījās uz tās filmas. Un tas uzkāpās 94. gadā tā dziesma. 60. vietā arī otrā dziesma, kas bija Billboardos. Top 160. vietā. Tādēļ 93. un 94. gads bija tāds veiksmīgāks komerciāli. Jā. Un 1995. gadā Maķis pastāsta to, kas notika. Viņš izlaida tādu, kā lai saka, radio albumu. Draudzīgu radio albumu. Tas bija 95. gadā, saucās Sitting on a Chrome. Un tas albums bija, kā lai saka, viens no viņa visvairāk komerciāli labāk sasniegušām relīzēm, ko viņš bija vispār, kādreiz, kas viņam bija izdevis, jā. Un viņš tika top 20 Billboards hip-hop albumu čartos. Un R&B hip-hop, viņi kopā, cik es saprotu, skaita. Jā, un Sitting on the Chrome pats albums, tajā bija dziesma Born to Roll, kur arī bija viena no 100 karstākiem singliem to laiku. Tā kā 90. gadi, cik saprotu, mēs teicam, bija diezgan veiksmīgi. Jā, ir tīpaši šito albumu, cik es saprotu. Jā. Un vēl viņam bija vēl 2 Hot 100 singli, The ENC Ride un title dziesma, kas ir Sitting on a Chrome. Jā. Tā kā tā. Paturpini, Maķis, tad tu. Tieši pēc albuma vispār tā kā lai saka, izdošanas pabeigšanas, viņš tā kā pašķīrās ar ENC, kā lai saka, grupas biedriem. Lord Digga un Paulu Perry. Es tos abus divus īpaši neesmu dzirdējis. Un tieši pēc tā, kad viņi izšķīrās, Ace tā kā pazuda bišķīt no hip-hop scēnas nākamos 5 gadus. Jā. Viņš izdeva kaut kādus savus vinīlas, tā kā plates vinīlas. Izdeva random kaut kādus, jā. Un varbūt kas nezinu, vinīlas singles tu varētu tā kā. Kas ir vinīls? Tās ir, kā plate, izdod. Ir cilvēki agrāk, tas pats MC kaut vai, es nezinu, atgriežamies pie Big Daddy Kane vai Rakima, viņiem bija izdeva tā kā, to plati, un tur bija oriģināla dziesma, radio dziesma, kur ir, izgriezti visi lamu vārdi un tādas lietas, un instrumentāls. Un tādas izdeva agrāk vinils. Es nezinu, vai mēs teicu izdeva tieši tādas vinils, bet kaut kas to pusi, jo tur vismaz tas singls bija tajā vinila platē. Jā, un tie vinila singli, cik es sapratu, bija Cars, ko viņš starp citu ļoti ceļoja pa citiem labeliem tajā laikā, pa tiem 5 gadiem. To Cars viņš izdeva Tape Kings Records, vēl bija Yeah, un NFL, kas bija uz Union label, un New York Confidential bija uz Replay Records. Un vēl viens singls Express Delivery, kas bija pie 360 Records.
Un, protams, viņam vēl ir singli, bet mēs tagad neskaitīsim. Bet viņš ir viens no reperiem, kuram izskatās, ka tie singli bija baigi daudz, tā kā viņam bija baigi paveicies, jo tagad retam, kad ir tā, ka šis, tu zini, tur vispār tie singli daudz, un ka tur viņi baigi daudz label. Jā, baigi daudz label, tas tā. Interesanti diezgan. Diezgan interesanti, jā. Un tagad mēs pastāstīsim, kas notika 2001. gadā, jo arī diezgan 2001. gads bija plašs, mēs teicam, un viņš vēl joprojām rakstīja dziesmas, neizdeva neko daudz, bet Eisam bija singls Ghetto Like, kas notika tā, kad Boogieman's, tagad mēs tiksim līdz tam disam, ko mēs runājam. Boogieman's pārprat un izdeva tādu, kā lai saka, līdzīgu nosaukumu dziesmai ar Ghetto Love. Jā, kas tika izdota uz 420 recordings. Un viņš domāja, ka Ace, cik saprotu, no viņa cenšas nošpikot, jo tas Ghetto Love tika izdots pirms Ghetto Like. Un viņš domāja, ka, Ace špiko, un izdeva disu tracku Aceam Just You Wait. Un, protams, tas nebija labs solis, ko izdarīja Boogieman's, un Ace izdeva atbildi iedeva ar savu disu tracku Acknowledge, kas bija, un vēl, cik es saprotu, viņš tajā dziesmā disoja The High and Mighty par to, ka viņš pārprat, un viņš īstumā daudz tur reperus tādus jaunos nodisoja, bet, vārds nesakot. Un vēl mēs teiks, kā saka, vokāls pārlika pār savus dublēju vokālus televīzijas sērijām, kodiem seriāliem vai, kas saucās Kung Fu, kas ir redzētu 150 plus mīnus valstīs visapkārt pasaulē. Jā. Un Matis paturpinās par Matis šo albumu ļoti labi zina, un viņš varētu par to vairāk pastāstīt. Kā jūs zināt, mēs runājam arī par Acknowledge to dziesmu. Tā dziesma bija ietilpusi viņa arī viena no tādām, pazīstamākām relīzēm, varbūt neteiksim, ka populārākām, bet saucās My Styles Disposable Arts. Un tā bija viena, kā lai saka, no tādām, kā lai saka, undergroundā populārākiem tādiem albumiem tieši tādā laikā, un tas bija laikam 2001. gads. 2001. gads, jā. Un viņa koncepcija albumam bija īsts hip-hopa stils, ļoti gudrs albums, jo, kā mēs zinām, My Styles jau nebija tāds tuk-tuk, kaut kāds repers, neģers, bet viņš bija ļoti arī, kā lai saka, gudrs tāds... tāpat kā Rakims. Jā, jā, tāpat kā Rakims. Un pats interesantākais tas, ka viņš kā to visu albumu viņš nerakstīja ne studijā, viņš nerakstīja ne mājās, viņš nerakstīja ne kaut kādā darbā, viņš rakstīja viņu institūtā, kas saucās Disposable Arts. Jā, viņš tikai sapratu pats izdeva, izveidoja to rap institūtu, rap skolu, kas saucās Institute of Disposable Arts. Un jā, un cik saprotu, tas albums ir rakstīts tajā skolā, viņš rakstīja, ko viņš tur piedzīvojis, un albums ir labs. Kas tev ir mīļākās dziesmas no tā albuma? Black Episode, tā ir mana vismīļākā dziesma, mēs viņu arī uzliksim beigās. Jā. Un tu pats viņu dzirdēji? Es dzirdēju, jā. Laba dziesma, un pat tēma nav īpaši jāsaka, kas tur pat tēma, tur, protams, tas gan pau, bet interesanti aprakstīts. Un, protams, daudziem faniem aizstājas, ka viņš izdeva to albumu. Daudz ticēja, ka tas būs viņa pēdējā relīze vispār. Viņš pats to teica, ka viņa viena dziesmā bija, kā lai saka, rindiņa I don't know if it's the end, but it might be. Un, kā lai saka... viņš ātri tos, kā saka, baumas nogalināja un pateica, ka viņš sadarbosies ar grupu EMC, kas ir, kur ir Punchlines, Wordword un viņa protožē Strix. Un kā lai zinām, EMC arī viena no tādām pazīstamām grupām. Un es viņu bija albums The Show, albumu es noklausījos, albums ir ļoti labs, iesaku noklausīties. Es arī.
Tur man mīļākā dziesma Winds of Change. Winds of Change. Jā, Tas ir baigi forši, sarakstīts baigi krūti. Un tiešām šo albumu, starp citu, ar UMC es iepazinos podkastā, agrāk skanēja šī dziesma. Tā kā paldies. Tas beats pavadījums. Jā, baigi forši. Bet man ir viens jautājums tev. Ko tu pats domā par šo mēstais albumu Disposable Arts? Disposable Arts. Es neesmu visu tik ļoti noklausījies. Es esmu viņu dzirdējis, noklausījies, bet neesmu tā, sēdējis un klausījies vairākas reizes. Viņš ir tāds, es uzskatu, arī atšķirīgs ar to, ka viņš ir tāds undergroundiskāks. Un man ļoti patīk tas, ka mēs tajā albumā arī bija tas, kad bija, ir tas disks, atskaitot disku, ir tematisks dziesmas, un kaut vai tas pats uzrakstīs par to, man nav pretenzija, tu var uzrakstīt par nogalināšanu, kaut vai kā Tupaks to var uzrakstīt par galināšanu, vai ne? Bet, ja tu spēj uzrakstīt interesanti, pasniegt to interesanti kā tajā bloka epizode, es atvainojos, tajā dziesmā ļoti forši ideja aprakstīts. Un albums vispār ļoti interesants, un varēja redzēt, ka mēs bija pie šī albuma ļoti padomājis, un cik saprotu, laikam šis institūts, viņam daudz ko radošajā pusē. Mūza bija un uzrakstīja ļoti, ļoti labu albumu. Ir kvalitatīvs albums, un tolaik samērā viens no klausītākajiem, es domāju. Un arī pavadījumu ziņā viņam bija arī diezgan daudzpusīgi jau tolaik, jau tie pavadījumi, zem kā viņš skaitīja. Tā kā labs albums, man patīk. Vēl mēs atskaitot to piedalījās. Visādos mixtapos. Jā, un viņš starp citu, runājot PMC, viņš 2006. gadā teica, ka viņš vairs neierakstīsies kā solo artists, viņš sadarbosies tikai ar EMC. Un viņi 2007. gadā izdeva to albumu The Show, kas bija februārī digitāls un aprīlī fizisks. Tā kā tā. Un tad tālāk viņš piedalījās, viņam bija neizdotas dziesmas, un viena no dziesmām piedalījās Official Joints Mixtape, kas ir arī 2007. gads, kur piedalījās daudzi Newyorkas reperi. Jā. Un 2009. gadā mēs sagāja kopā ar Bostonas reperi Edo G un izdeva albumu Arts and Entertainment, kas tika izdots 2009. gada 3. novembrī. Cik saprotu, tur bija viņiem bija tāds strīds ar TV kanālu, kura bija viņiem tajā, cik saprotu, albuma coverā bija kaut kāds simbols, kas bija līdzīgs vai, nezinu, tas pats kāds tajā TV kanālā, un šis TV kanāls lūdza novākt viņiem, novākt to simbolu no albuma dizaina. Bet albums, cik bija veiksmīgs, kas arī saprotu, underground ziņā, veiksmīgs, labs albums. Un cik saprotu, tagad 2011. gadā viņš, interesanti, es par to nezināju, es arī nezinu. Viņš ir coach, treneris, coach, tā angliski runāju, treneris vidusskolas futbola komandai Irvington Blue Knights Ņūdžersijā. Tas ir interesanti, to es nezināju par mēs teis. Mēs reku paši tikko ko jaunu uzzinājām. Un vēl viņš izdeva, cik saprotu, M.A. Doom un Son of Jon, kas bija producēts pilnībā no ļoti slavena producenta un arī, cik saprotu, izpildītāji M.F. Doom. Un viņš arī, cik saprotu, redziet, Disposable Arts, viņam bija pašam laikam tūs albums, un viņš svinēja 10 gadu jubileju šim albumam. Un, cik sapratu, viņš tajā izdeva kaut kādas dziesmas, atkal izdeva to albumu, bet ar dziesmām klāt kaut kādām, kur viņš ar dzīvo grupu spēlēja. Un vēl Mēsta Eis bija, viņš bija labs reperis, ļoti labs reperis, un daudz labi reperi nevēlās sadarboties varbūt tik ļoti ar internacionāliem. Viņiem tas neliekas īpaši labi, racionāli, negrib.
Un vienkārši liekas, ka stils ļoti atšķirās un liekas, ka te baigā vanabī, bet viņš bija viens no tiem reperiem, kas deva gaismu daudziem izpildītājiem. Vārdi ir, neesmu pats dzirdējis, bet ir tur Bosnijas repers Frankijs, dziesma saucās Livon angliski, bet Bosnijas... Živili vai kaut kā tā. Vēl ir ar Čehiem sadarbojies, vēl ir ar Poļiem, Zviedriem un Austrāliešiem, un, protams, Angļiem arī. Tā kā viņš ir izstās ļoti izpalīdzīgs, ļoti izpildītājs, un man liekas, tas ir labi tieši kāda viņam ir tā vispār pieredze, tanī visā, viņš taču var iedot tev tādu pieredzi, ka, es uzskatu, ka tas ir baigi forši tāds repers. Un, starp citu, es pats varu piekrist tam, ko viņš teica, kad iedod daudz ko. Pieņemsim, kad es sāku repot, un es biju studijā ar Edavārdiem, un es no Edavārda ieguvu daudz ko. Man tā pieredze bija interesanta, un es pats redzēju, kā viņš repo, kā viņš izliek savas emocijas, un es no tā daudz ko ieguvu. Tādēļ paldies Edavārdiem, ja viņš šo dzird, šādauts viņam. Un kādu, kā saka, ir atstājis mums legasiju. Mēs kādu, nevis kādu viņš citiem ir atstājis, bet kādu tev viņš ir ietekmi atstājis? Man ietekmi ir atstājis tādu, kas ir īsts hip-hops. Un var saprast uzreiz, par ko būtu īsti jārapo, ka nav obligāti jārapo, lai tu dabūtu fame par kaut ko, kas cilvēkiem varētu patikt. Tu repo, tu izsaki to, kas tev ir uz sirds. Tas, protams, ir banālākais, ko var pateikt, kas tev ir sirds, tu to repo. Bet tā viņš vienkārši ir, un kas tev apkārt notiek, kas tev nepatīk. Tev muti domā, tev ir jāsaka, tev jāizliek savas domas, jo, ja tu neko neteiksi, citi cilvēki nesapratīs, un tā sistēma var iet un iet tajā pašā virzienā, kurā, pieņemsim, tepat Latvijā mums nekas nenotiek. Nav cilvēki, kas normāli pieiet, pieņemsim, pie kāda un pasaka, es negribu šitā, bet daram davai savādāk. Manuprāt, ka tas būtu labāks. Neviens neuzklaus, un viņš ir tas repers, kurš mēģina vismaz, ja ne visā pasaulē, vismaz Amerikā vai savā mazajā ciematā, vismaz viņš ir tas, kurš pasaka kaut ko pa savam, un cilvēki viņu saklausa. Un reāli viņš ir atstājis man tādu, kā lai saka, legacy, kad saklausiens. No manas puses, kad mēs teiks, es pats arī, ko tu teici, kad viņš spēja, savādāk pateikt nekā citi. Kaut kā viņa hūdā ir šaušanas, un viņš pasaka, ka tas nav labi, ka mēs tā darām. Viņš to saprot. Un viņš cenšas cilvēku domāšanu padarīt savādāk, nevis runāt par šaušanām, par meitenēm, par mašīnām, par... Vismaz neiet, kā tur cīnīties vai ko pret viņiem, bet viņš pasaka, ka tas nav pareizi, un viņš mēģina vārdiem to pateikt. Ar vārdiem. Un, varbūt viņš manai daļradēji, muzikāli vai tekstuāli nav ļoti liels iedvesmojums, bet man nekad nav pret, kad skan mēs teikt dziesma, es neizēju no istabas, es pakritu galvu un paklausos. Bet runājot par, pieņemsim, par slavenākiem. Žurnālisti saka, ka viņš ir ļoti... viens no visvairāk, kā lai saka, augstākiem līmeņiem un, kā lai saka, tiem MC-iem, kas ir hip-hopu padarījuši labu, slavenu un kas saka, interesantu. Viņš ir viens no labākajiem. Un, piemēram, tāds slavens izpildījis, arī es uzskatu, hip-hop ir padarījis ļoti labu un, kas saka, ļoti labs izpildītājs Eminems. Pats savā grāmatā The Way I Am pateica, kad mēs teisim ir viņa, tā saka, iedvesmas avots, viņš ir daudz iedvesmojies. Viņš teica, ka mēs teisim ir ļoti slimi, traki un labi, kas saka, storytellinga. Viņš ļoti labi ir uzrakstījis stāstu. Un, ja mēs klausamies, paklausāmies Maijas Taiskā dziesmu, paklausāmies Eminem dziesmu, viņiem ir tas tembrs un kā viņi dažkārt izrunā, atskaņu vārdu galotnes vai kā ļoti vienādi. Tā kā viņi bieži salīdzina kā viens ar vienu. Tā kā. Bet es nesalīdzināšu, viņi savādāk viņi ir, bet, man prieks, kad Eminems pasaka pa mēs teiks ko tādu, kad atzīst, ka viņam ir tādu iedvesmas avots. Un mēs esam beidzot pabeiguši runāt par... Šo garo runu, nezinu, cik ilgs podcasts. Ļoti garš podcasts būs. Mēs
Atvainojamies. Kādam bet tā atvainojamies, sanāca. bet mums patika parunāt šodien, un jautājumi bija interesanti, un mēs negribējām saīsināt neko. Un, Jā, atstāsim kā ir. Gribat noklausīties, gribat nē. Tā ir jūsu pašapziņā, bet jūs vismaz sākumu būsiet dzirdējuši. Tā kā tā, bet paldies, kas klausījās. MC podcasts bija jums, un tā jau līdz nākamajai reizei. Jā, un nākamais podcasts varbūt nebūs par leģendu. Mazu pauzi paņemsim, parunāsim par sportu nākamajā podcastā. Bet nākamā leģenda būs Big Els, un par to mēs parunāsim arī. Tātad tagad skanēs dziesma Mēstējs. Black episode. Tiekamies, atā. Woke up this morning hearing shots below my project window. The TV's on for playing all night on Nintendo. Jump out of bed trying to see what's up with all the noising. I see somebody else has caught a case of lead poison. This type of shit around my way's a regular occurrence, because the same shit just happened to my nigga Terrence. A week later now, somebody else is laying dying, surrounded by a crowd of people and his mama crying. The way he's laying there, it looks to me like Dukes are gonna. I seen the cats who just did it run around the corner. I start to wonder who it is and why they had to wet him. I bet I knew him, or at least I bet I probably met him. I can't pretend that I'm shocked like electrocution, cause any night there could be an execution. My mama told me that thug shit'll get you buried. The next day there's your name in the obituary. I asked her why we gotta live in this environment. She said your grandfather drank up his retirement. Plus when I fucked around and had you, I was just a baby. Just maybe if I wasn't being Miss Lady, things could have been a little bit better. Threw on my jeans and my double-knit sweater. I hit the block trying to find out who got done in, who had the gun in, who that was I seen running. Another body on the ground cold, and another day, another lost soul. And same shit in every zip code, no matter where you go. It's just another block episode, another story on the street told, and another turn down the wrong road. And sit back and watch it unfold. Yo, I let you know. Just another block I roam the streets with my peeps and a gun by my crotch. I got beef with this cat that resides on my block. He getting popped. I swear when I see him it's on. He'll just be a tattoo on his best friend's arm. My friend screaming, punch, be calm. Y'all can save it. He borrowed 5 G's 2 months ago, still ain't pay it. This girl hit me on the cell about his location. I grabbed my gun, jumped in the hoopty, then I started racing. Turn out the lights a block away so he don't peep the caper. I see him and a bunch of cats by the bodega. Don't wanna kill him, I just wanna teach this cat a lesson. Stepped on the gas, grabbed the gun, cocked back the weapon, shot up the whole corner, but hit him in the kneecap. That's cool, cause dead niggas can't pay your cash back. I'm nothing to laugh at, I keep a bad temper. I hit him, a bystander, and one of his crew members. Yo. The last thing I heard was a blast. Car circling past. I wasn't nervous, thought they might be searching for gas. Soon as Rob came out, dispersing the trash. Car sped and lead went through his windows, curtains and glass. Dove in the dirt and the grass. I looked, bullet struck my right arm. Glass in my left palm, I lost my neck charm. I knew it was punch cause Rob owed the money, but never had it, but always got new kicks and gear to match it. I'm in the ambulance, I thought that beef was squash. That's why when he seen punch, he crossed the street and dodged. See Rob's records with the DEA and Sparfit. My record's 4.0, GPA going to Harvard. Athletes 100 miles and running, he's a convict. Other hand, my high school football team, I lead in yardage. Boys regardless, blood pressure drop, artery, vessel clots, cardiac arrest. Next, my chest was shocked, IV, oxygen mask, bleeding heavily. We need to get to the hospital fast. I'm doing 70, why I gotta be a casualty of war? Did good most my life, my career was growing gradually and more. Hearing, hold on, you'll be alright, you're gonna make it. Sirens, up ahead, construction on the pavement. Slow down from this moment, I didn't have a chance. Seeing hazards flash, can't believe I died in the traffic jam.